Viss ēters ir te. Gadu desmitiem viena no galvenajām un garākajām Velnciem ielām bija Piltenes iela. Iela aizvijās gar Liepājas aerodromu un 50. gados šeit tika uzcelta ēka, kur atradās lidostas kases. Tagad no vēsturiskās ielas palicis vien šis pārsimt metru garais, šaurais posms. Bet Piltenes iela ar mazstāvu apbūvi, tāpat kā daudzas citas ielas, pazuda zem galanterijas kombināta lauma augstceltnēm. Ziemeļu priekšpilsētas 30. gadu kārtē Piltenes ielas stiepjas gar aerodromu, bet Kuršu un Vēncpils ielas ietver regulāru ielu tīklu ar dažu vietvārdu un personvārdu, bet visvairāk ar putnu, augu un labības šķirņu nosaukumiem. Kopā ar Velnciem vēstures pētniece Kristīna Jākapsoni mēģinam šo karti samērot ar sociālisma laika tipveida kastīšu rajonu. Mēs atrodamies šī krustojumā. Šeit mums pienāk klāt Piltenes iela, un šis ir vēsturiskās Šķēdes ielas posms. Un tālāk šī iela gāja pa diagonāli pāri šim te rajonam tur. Bet mūsdienās sakarā ar to, ka šī te vēsturiskā Šķēdes iela ir likvidēta un ir izveidota jauna Šķēdes iela izbijušās lidostas teritorijā. Šīs vēsturiskās Šķēdes ielas gals šobrīd ir pievienots Piltenes ielai. Vēsturiskā Celmu iela bija šeit, šīs te mājas. Celmu iela īstenībā ir viena no retajām, kas faktiski vēl ir identificējama arī šobrīd, tā kā dabā. Un tās mazās ieliņas, piemēram, Sakņu iela. Jā, Sakņu iela faktiski mūsdienās vairs nepastāv, jo ir vienīgi haotiski izmētātas mājas ar adresi, kam adresi ir Sakņu ielā. Mājas atrodas ļoti tālu viena no otras brīžiem un ir patiešām izmētātas haotiski, bet ja būtu jāparāda, kur mūsdienās ir Sakņu iela, tas faktiski nav iespējams. Zīmīgs koks, tas nebija jums? Nē, bet viņš bija skaists un viņi paņēmuši viņu apgriezuši. Un viņš tagad izskata, bet viņš tāds savērpts. Jā, vēja savērpts. Jā. Tad kur tagad tālāk mums? Taisni, tikai taisni, jā. Un mēs tieši nonāksim tur. Un šitā ir 7. Šitā ir 7. skola. Mēs esam atnākuši. Šī ir Sakņu iela. Kur tad bija jūsu māja? Kur? Šeit? Tā liepa ir tā, kas ir palikusi. Te sanāca stūris tieši. Viņa bija mūsu teritorijā. Tur dzīvoja tāda Ances tante. Viņai mājiņa nodega. Tas ugunsgrēks notika naktī. Un Oma ieraudzīja, ka deg un cēla mūs visu, vecāks cēlis jau bija maza, kad 6 gadi, 5, varbūt pat mazāk bija. Un tai uztraukumā tētis paķēra ūdens spaini un uzšļāca ūdeni uz mājas jumta ar visām Omas protēzēm. Oma bija uz nakti ielika uz protēzi tai spaini. Labi, ka vēlāk atrada. Kā var redzēt, iela jau ir uzcelta, un mūsu māja palika pati pēdējā. Rakstīja vēstules, lai atļauj mums nojaukt, jo šeit ir redzams būvlaukums. Šeit ir top 7. vidusskola, un celtņa strēle iet pāri, ar būvmateriāliem iet pāri pa mūsu teritoriju. Mēs bijām atvienoti gan no kanalizācijas, no ūdens, elektrību, un tad kaut kādā momentā mums pieslēdz pagaidu variantu, un tā mēs dzīvojām. Mums pirmiem piešķīra dzīvokli Siļķu ielā, bet vecvecāki palika vēl te dzīvot, jo viņiem neizmaksāja kompensāciju par mājas nojaukšanu.
laicīgi, un tātad viņi nevarēja iegādāties jaunu īpašumu. Tad beidzot atļāva nojaukt to māju, un ķieģeļus aizvedām uz jau jauno māju, kur dzīvo vecvecāki, un uzcēlām garažu. Un tā ir Ābeļiela 10. Tas īpašums mums vairs nepieder, bet uz šo vietu es atgriezos 79. gadā uz 7. vidusskolu. Ir skumji tas, kad kolosāls rajons te bija, un tas viss tika iznīcināts un sacelts šīs kastītes bezpersoniskās, kur dzīvo cilvēki, kas viens otru droši vien nepazīst. Jums vairākas Liepājas mūžā bijušas. Jā. Mēs ar draudzeni bērnībā nācām kaut kādos 11 gados apmēram uz Molu. Tur bija ceļš, un tur tālāk aiz tās noliktavas tur bija moliņš, pa kur mēs pastaigājāmies. Un gājām garām, un es ievēroju, ka šo māju tieši cēla. Tas ir kaut kāds 82. 83. gads. Un cēla viņu, kā pareizi pateikt, strojbata karavīri. Nepagāja ne 20 gadi, mazāk, kad es dabūju dzīvokli. 90. gados daudzi, kas bija saistīti ar Krievu armiju, bija izbraukuši uz Krieviju un tika piedāvāt ļoti daudz dzīvokļu. Tad, kad es iegāju šajām mājām, 4. stāvā, bija pēcpusdiena, un iedomājieties, es ieeju istabā, un viņi visi ir saulaina, un es paskatos pa logu, un te ir jūra, kur labāk saulriets no mana loga. Gan tāds tumšāks, jo bija ļoti interesanti skatīties, kā vētras laikā, kā mainās jūra, kā zibeņo. Man draudzene teica, tu taču var pārdot biļetes uz savu dzīvokli un skatīties pa logu ārā. Un tad vēl bija interesanti, kursbiedrene atbrauc no Aizkraukles, viņi saka, vakarā, ejam skatīties saulrieti. Es teicu, kur tev jāiet? Te pat ir, skatāmies pa logu, bet mēs tomēr aizgājām un pasēdējām kāpās, jo tajā laikā varēja arī aiziet uz kāpām, varēja sauļoties. Var teikt, uz Jūrmalu gājām čībās un halātos, bet tas prieks nebija ilgs. Uzcēla brīvostas ielu, un pēc tam sākās viss šī būvniecība. Sauso beramo kravu pārkraušanas termināls, dzelzceļš un izēja pie jūras vairs nav. Un skats no jūsu loga arī mainījās. Ir šāds. Industriālā vidē apēdusi arī briežu silu un mazās ieroču ogļu lielgabalu un daļu mastu ielas, pa kurām vēlciemieši basām kājām esot gājuši uz jūru. Starp Siļķu un Koku ielām pat zinātājām grūti sameklēt poētisko lapu, ziedu, zaru un kviešu ielu pēdas. Mēs bijām Koku un Zarielas stūris. Zariela un tur bija Kokiela. Un jūs dzīvojat kopā ar vecmāmiņu? Mamiņu un vecotēvu, jā. Elza un Jānis Plāciņi. Un liels dārs mums bija, ļoti liels dārs mums bija. Jā, māja jauc nost. Vai nu dos dzīvokli, vai nu naudu. Tāds variants bija. Nu, mēs paņēmām naudiņu un aizgājām pie viena privāta māja. Saimnieces. Tepat arī Koku ielā, jā? Kokielā. Tā bija saimnieces uzvārdā Krūče. Šajā bildē ir Krūčkundas māja. Otrā stāvā bija 4 istabu dzīvoklis, mums bija viena istabiņa, teku balkoniņš augšām un apakšā. 3 istabas aizņem Klepēniņas kundze un viena istaba aizņem pats saimniece. Un interesanti bija tas, ka viņi arī īrēja dzīvokli Klepēņina, slavenam Klepēņinam meitai, Annai Simjonovnai. Nu, viņa bija ļoti interesanti omīte, ļoti interesanti veca un ļoti kaprīza. Un viņai nāca mājās cilvēks, kas viņai vārīja ēst, jā, apkop tur viņu. Bet gultu viņa netaisīja. Gultu bija jātais manam vecam tēvam. Viņai bija liela pēle. Ja? Un to vajadzēja reizi nedēļā nest laukā un kārtīgi izklapēt. Un tā viņa prasa, ti harašo prabilu, ti harašo, jā, lai tu labi izcit man pēli. Un brīžiem vecais teica, nē, es vairs to nevaru izturēt. Bet nu, tā mēs tur sadzīvojam. Viņai bija ļoti daudz mēbeles un ļoti interesants. Man kā, es vēl tīņu gados var teikt, jā,
tā brīnījos, savu mūžu tāds nebija redzējis, tikai muzejā, un dīvāni, un gultas, un bufetes, un trauki, nu kas tik tur visu viņai nebija. Un apzeltīti, vai īsti zelta, vai apzeltīti. Nu ļoti, ļoti interesanti, man tas tā atmiņā palicis. Ļepeņins taču viens no ievērojamākajiem un bagātākajiem Liepājas cilvēkiem. Jā, kāda viņam māja pilsētā, jūs taču to zinat. Un... Tas ir Baznīcas ielā 18, jā, tā māja, kurā pirmais lifts. Jā, pirmais lifts un pirmā lielākā māja Liepājā. Bet kā tad bija pēc tam jau nojauc arī to māju? Un kur tad palika? Nezinu, tajā mēs bijām aizgājuši uz citām mājām dzīvot, un tā es nezinu. Man ir žēl visas vecās mājas, kas ir aizgājušas, un visi skaistie dārzi, un cilvēki līdz ar to, kas ir aizgājuši. Omai bija puķas, un tad, kad 1. septembrī uz skolu vajadzēja, tad arī bija viena privāta māja. Liela tur dzīvoja pārsvarā krievu tautības bērni, krievu virsnieku bērni, ja? Tad tie visi pie omas pēc puķiem. Nu, skoļka nāda ģeņuša komitets, kāda ģeņuša, ka ej uz skolu savām puķiem, no nekad neņem naudiņu. Tā bija pavisam tāda citāda pilsēta, kas Velnciems, ja? Tā bija ļoti mīļa mums, nu, varbūt tāpēc, ka tie gadi, tādi tīņi gadi, un tādi skatās visur lielās mājas, nekur nekāda zaļuma, nekas nav, tad tā drūmi ir. Mēs atrodamies šeit, šis ir Liepājas 7. vidusskolas sporta laukums. Nu, apmēram šī vietā mēs atrodamies. Te kaut kāds mazs laukums. Jā, šeit mēs redzam, ka ir bijis arī vēsturisks laukumiņš. Šī īstenībā ir tāda samērā, nu varbūt nelietosim vārdu unikāla, bet interesanta vieta, jo, ja mēs ielūkojamies šeit un saskaitām, tad šis ir 7 ielu krustojums. Šeit sanāca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Šeit ir pāri gājusi iela, diagonāla iela, bijusi bruģēta. Tā ir tā Šķēdes iela. No šejienes ja viņa ir sākusies, un sākumā viņa ir bijusi Jurjāna iela, apmēram līdz šai vietai. No šīs vietas uz priekšu Šķēdes iela. Tā iela ir bruģēta bijusi, un šeit ir gājis arī pilsētas maršruta autobuss. Un šī rajonā vienīgais. Bet šeit ir praktiski vispār iznīcināts visu vēsturisko ielu pārklājums. Ir haotiski izmētātas mājas, kuru adresēs ir saglabājušies šie ielu nosaukumi. Bet ja mēs mēģinātu ieraudzīt kaut kādu loģiku, lai sameklētu noteikti adresi, jāsaka, ka šīs loģikas šeit vienkārši nav. Koku iela, Ziedu iela, Zaru iela, Lapu iela, jā. Viņas ir? Jā, bet nekā ielas. Nu, te, piemēram, ir arī Kviešu iela. Jā, Kviešu iela ir, bet šeit, šī vietā vairs nē. Kviešu iela ir saglabājusies uz otru pusi līdz dzelzceļam. Šo īpatnējo nosaukumu Velnciems šodien attiecina vairs uz privātu mājiņu apbūvi, kas ir saglabājusies no dzelzceļa līdz Meža ielai. No Meža ielas līdz jūrai mēs liepājnieki šodien sakām Laumas rajons. Apkaimes vēstures līkločus un mežģus jau labu laiku risina entuziasti Velnciema bibliotēkā. Tiek pētītas un salīdzinātas kartes un bildes ģimeņu fotoalbumos, noskaidroti no atmiņas pagaisuši fakti un apkopoti stāsti. Tāda mājiņa vēl ir? Nav tāda mājiņa vairāk, jau no 74. gada. Kad sākās Laumas apbūve, laikam, ja nemaldos, 1971. gadā, tad pienāca reize, ka arī mūsu mājiņai pienāca gals. Kviešu ielā? Kviešu ielā 1. Un to mājiņu, kas bija cēlis? Mājiņu bija cēlis mans vectēvs, kas dienēja Latvijas armijā, un viņiem visiem arī piešķīra zemes gabaliņu pilsētas pļavās Liepājā. 1932. gads jau bija. Cik ilgi viņi cēla, to es nepateikšu. Viņi bija domājuši to, kā saimniecības ēku savā laikā celt un vēlāk māju jau lielāku sev. Tā ir māja, tā kā saimniecības ēka, jo māja pati kā tāda bija domāta jau celt mazliet vēlāk. Es tur piedzimu, tur uzaugu, visu man bērnību tur pagāja ar veco tēvu un veco mammu. Gāju skolā, šeit pat 11. vidusskolā, pabeidzu vidusskolu.
Jā, tā ir Krūma iela, tā ir Kviešu iela, reku ir Jurjāna iela, un Kviešu iela nāca te pāri. Te bija mums tā mājiņa, šite. No mana vecā māte bija pirmās ielas komitejas priekšsēdētāja. Tas nozīmē, ka viņai bija tur jākārto visādi papīri cilvēkiem ar lielo komiteju, kas bija. Es to tā kā atceros, tā kā neatceros. Es tik zinu, ka es sēdēju uz žogas stabu vienmēr un zināju, ka baltā galviņa parādās. Tad jau jāpajautā, vai Bērziņkundze ir mājās, vai Bērziņkundze nav mājās, jo visi viņu sauc par Bērziņkundzi, man omīti. Iedzīvo, vai tikai to nesat jūs rakstījusi? To es esmu droši vien rakstījis savā bērnībā, kā tad man jau arī jāraksta, ja visi citi raksta, tad es arī rakstu. Vecās mammas oficiālajā dokumentā, un te ir tā, te mēs varam uzzināt, kādi cilvēki ir dzīvojuši šajā rajonā. Un ļoti daudz dzīvoja, un pierakstījās, un nāca atkal jauni. Man bija tā kā abets, kas vienkārši man gribējās viņu paskatīt. Man ļoti patika Omas rokraksts, skatīties vienmēr, kā viņa rakstītāja tā laika, tā rakstība tāda, vai ne? Visu var izlasīt. Visu var izlasīt. Kviešu iela viens. Tas ir. Bērziņš Žanes, Bērziņa Olga. Grīnmans Velta, Grīnmans Kārlis. Grīnmans Sinta. Jā, tāda es biju. Grīnmans Sinta, jā. Tad nāca paziņojums, ka būs jāšķirās no mājas, un tad mans vecais tēvs jau laicīgi meklēja, izējas jau nekādas nebija. Viņš jau laicīgi meklēja, kur atkal dzīvot, un par cik man vecā māte nāk no Vaņotas puses. Tad viņi to noskatīja mājiņu. Vectēvs ar savām rokām uzcēla šo mājiņu, noārdīja šo pašu mājiņu Liepājā un uzlaboja Vaņotas mājiņu. Šī ir tā senā karte, kur ielas stiepjas no dzelzceļa līdz pat pašai jūrai. Un tur ir ļoti interesanti ielu nosaukumi, bet mūsdienās šeit pa vidu ir sabūvēts ļoti daudz dzīvokļu māju lielu, un tās mazās ieliņas ir palikušas tāds pavisam īsas, vairs tikai tādi mazi fragmentiņi. Kristīna stāstīja, ka tajos laikos, tālajos 70. gados bija nolemts, ka nedrīkst iznīcināt nevienu ielu, tāpēc atstāja tās mazos ielu galus, un katrā ielas galā vienu māju nenojauca. Un mēs esam šajā vietā, kur nekā nebija. Jā. Kur bija tikai pļavas, jā? Tur bija tikai pļavas, jā. Tas īpašais ir bibliotekas lasītājs stāsts, tas viņa dzimtes stāsts, ar ko viņš atnāk, ar ko viņš padalās, jo tā redzams jau vairs nav nekas, ir tikai fotogrāfijas un ir tikai stāsti. Un ko jūs ar visām šīm bildēm darīsiet? Pagaidām glabāsim, un tad cerēsim, ka būs kādi projekti, kur piedalīsies arī kādi vai nu rakstnieki, vai dzejnieki, vai dramaturgi, un kas varēs to stāstu ietērpt kādā literārā formā. Tas būtu tas mūsu mērķis. Iesākums jau ir Maijai Miglai Streikai, taču ir romāns. Protams, jā. Un ar šo grāmatu vispār ir interesanti. Es uzreiz teicu, ka mums ir jāpērk vismaz 2, un tā grāmata ir ļoti labā iesējumā, bet izskatās ļoti. Abas jau ir ļoti bēdīgas, nolasītas. Jā, jo vēl joprojām stāv rinda. Vēlciemā joprojām daudzina vietu ar nedaudz svešādi skanošu nosaukumu Familijas dārzs. Latviski būtu jāsaka ģimenes dārzs, bet liepājniekiem ierastāks ir senais pārlikums no vācu valodas. Dārzs atradies aptuveni veikala Peta vietā un pastāvējis tikai 18 gadus, bet nostāsti par būvuzņēmēju Pētera Boreišas un Semjona Kļepēņina celto grezno atpūtas vietu joprojām dzīvo ļaužu atmiņā. 50. gadi tie ir. Tagad Piltenes, bet agrāk viņu sauc par Šķiedes ielu, uzbūvēja 3 ēkas karadieniešu ģimenēm. No sētas atveras šitāds skats, jā. Jā, tur gandrīz nekāds, tur, kur kādreiz bija aerodroms. Liks lauks mēs redzam, jā. Un tāda 60. gadu sākuma sākas celtniecība. Un es dzīvoju Celmu iela 2.
To uzcēlē 72. gadā. Tieši tā vieta bija Familien Garten. Te ir tāds, darbīgs kodols. Vienmēr kaut ko piedāvā, kaut ko meklē, par kaut ko interesējas. Kas mums te bija, sākam pētīt ar to sākumu. Un es sāku pētīt, Familien Garten. 1895. gadā celtniecības uzņēmējs ļoti pazīstams Liepāja. Kļepieņins, viņam piederēja zemīte Kalpaka iela 78, 79, 80. Pats viņš dzīvoja Koku iela. Un viņš nolēma izveidot ģimenes dārzu Karaostas virsnieku ģimenēm, ja? Un līdz 1907. gadam tā arī notika. Bet pēc tam atvēra priekšā arī citiem, un cilvēki ar tramvaju labprāt brauca uz šo vietu, jo tur bija restorāns, tur bija terāses, tur bija koncerta estrāde. Bet 1913. gadā beigas šī Familien Garten nodega. 1913. gada 29. decembrī sniega vētrai trakojot dega familijas dārzs. Dega vairākas dienas, iebruka jumts, un ugunsdzēsēji bija bezspēcīgi. Kā bezspēcīgi? Jūra tepat, ūdens tepat? Ugunsdzēsēji iedomājās, ka varēs nodzēst parafīna upi, kas liesmoja, un mīdēja to ar savām zābakotām kājām. Bet vēl trakāk aizdegās bikšu staras, paši zābaki, bet viņi nabaga skrēja uz jūru, mēģinot dzēst savus degošos zābakus. Vienam otram izdevās, bet daudziem ne, sabojāja kroņa zābakus, un līdz Pirmajam pasaules karam ne visi atguva kompensāciju. Aizdegšanās iemesls arī bija tāds interesants nosacīts, ka vainīgs bija 2. klases atvaļināts matrozis, pēc uzvārda Vodopjanovs. Viņš bija kurinātājs, uzkrāja no krāsnīm pelns, lai varētu pārdot velnciemiešu dārziņiem. Norakstīja uz to, un apdrošināšanas kompensācija diezgan mazu saņēma. Semjona Vasiljeviča Kļepieņina, kokzāģētava uz pilsētas pusi, tika apdraudēta, un ugunsdzēsējiem nekas neatlika vairāk kā dzēst familijas dārzu un vienlaicīgi glābt Kļepieņina īpašumu. Bet pārējie īpašumi te nebija pārāk vērtīgi. Vairākus gadu desmitus vēlāk te apgūšo rajonu, Staļina laika mājas, padomju laika mājas, dažādās ostas teritorija, kas ir atnākusi līdz šai ielai. Lazareva un Kuršu, Sarkanarmijas un Bišu iela. Tik dažādos vārdos dēvēta tagadējā Oskara Kalpaka iela, kas no Velnciema ved uz Karostu. Teritorijā no Kalpaka ielas līdz Ventspils ielai, kur redzam Liepājas 15. vidusskolu laumu un vēl citas būves, kādreiz atradās pirmā Liepājas lidosta. Par lidlauku gan liecina vien plašais, neapbūvētais lauks. Cariskās Krievijas mobilizācijas plānos aerodroms bija paredzēts 1914. gadā iesākt celt, planēt teritoriju. Bet uznāca Pirmais pasaules karš, viss apstājās, aerodromu nebija un lidmašīnu nebija. 1936. gads, ka Latvijas valsts gaisa satiksme nodibināja šeit uzņēmumu, valsts uzņēmumu, kurš saucās Liepājas aerodroms. Un 1937. gada 15. maijā no šejienes startēja pirmā pasažieru lidmašīna reisā uz Rīgu. 2 stundu lidojums, 5 pasažieri un 2 reizes nedēļā šis reiss notika te. Bija arī lidosta pati. Tā bija tā diezgan racionāla koka celtne ar 2 angāriem. Un 38. gadā šeit jau bija
lidostas kafejnīca. Tur vēsturiskā bilde, kur lidmašīna Douglas gatavojas izlidot uz Rīgu. Un viens no lidojuma dalībniekiem ir tāds Juris Bokums, Liepājas uzņēmējs, ar visu savu leģendāro cūkādas portfeli, kurā glabājās plakana pudelīte ar ļoti labu konjaku. Te arī Herberts Cukurs, slavenais lidotājs, pacēlās, izmēģināja savu konstrukcijas lidmašīnu, un arī citi lidaparāti ar karalaučiem satiksmi tika arī šeit cauri nodibināta. Te bija pilsētas debesu vārti. Bet kas notika tad, kad ienāca padomju armija? Viņi pārņēma to lidlauku? Jā, tas bija strateģisks objekts. 39. gada oktobrī viņi šo lidostu un lidlauku pārņēma un ievietoja šeit militārās lidmašīnas, kuras vācu lidotāji iznīcināja 41. gada jūnija beigās. Kara laikā šeit bāzējās nakts iznīcinātāji, vācu Luftwaffes nakts iznīcinātāji. Viņiem šeit bija angārs, līdz kuram mēs tagad aiziesim, un lidotāju patvērtnes. Lidmašīnas bija kaujas gatavībā, un kā ārējā novērošana paziņoja, ka Krievu lidmašīnas, kad 40, 30 gatavojas bombardēt Liepāju, tad no šiem diviem angāriem pacēlās pretī šie nakts iznīcinātāji. Padomju laikā izmantoja tos angārus? Viņi bija kā noliktavas. Nē, iespaidīgi, tiešām iespaidīgi. Man jau šķiet, ka te vajadzētu to teritoriju kā kultūra vēsturiski apgūt. Iespējams, ka tur apakšā, kur ir aizbērtas ieejas, vēl kaut kas ir, jo, piemēram, remonta darbnīcas, vācu Luftwaffes remonta darbnīcas pie kapitulācijas pazuda. Nebija viņa. Vai nu vācieši viņus noslīcināja ezerā vai jūrā, izvest viņi nevarēja vairs. Tas ir pēdējais tāds fantastiski aprīkotais objekts Liepājā. Karosts, protams, pat par sevi. Viens no pievilcīgākajiem turisma objektiem Liepājā ir karosta ar savām unikālajām militārajām būvēm, bet arī širpus kanālam atrodas piedzīvojumu meklētājiem ārkārtīgi pievilcīga vieta. Un tas ir agrākais Velnciema aerodroms.